Esiet sveicināti! Klāt ceturtdienas vakars un kā vienmēr šajā laikā kopā ar jums Kurzemes televīzija ar aktualitātēm no Ventspils. Studijā Gita Mārtiņsone. Šodien Ventspilī apmeklēja veselības aizsardzības ministre Ingrīda Circene, kas uzklausīja Kurzemes slimnīcu vadītājus un pašvaldību pārstāvjus. Ja valsts budžetā nākamnedēļ netiks veiktas izmaiņas, tad Latvijas slimnīcas kā komerc uzņēmumi bankrotēs. Šodien Ventspilī ieradās veselības ministre Ingrīda Circene, lai iepazītos ar veselības aprūpi Ventspilī, kā arī lai spriestu par valsts budžeta finansējumu stacionārai un ambulatorai palīdzībai Kurzemē. Zināms, ka slimnīcas kā komerces struktūras atsakās parakstīt līgumus, jo uzskata, ka valsts finansējuma samazināšana draud ar reālu slimnīcu bankrotu. Finansējuma samazināšanai nepiekrīt arī Ventspils, Kuldīgas, Liepājas un Talsu pašvaldību pārstāvji. Veselības aprūpei kopumā ņemot finanses ir par maz, mēs to visi zinām. Un es to zināju arī gadu atpakaļ, un uzņemoties ministra šo darbu, es skaidri apzinājos, ka šis darbs ir ārprātīgi smags un grūts, un ka tās problēmas jau es nevarēšu atrisināt ne 2, ne 4 mēnešos. Un arī tas, ko pagājušajā gadā darba grupa bija iepriekšējā ministra laikā pieņēmusi lēmumu par šīm tarifa izmaiņām, jo pagājušajā gadā vasarā Kuldīgā es teicu, ka šis lēmums nav pareizs. Līdz ar to jau pieņemot budžetu, mēs nevarējām izmainīt sastādīto valsts budžetu. Es informēju gan Finanšu ministriju, gan premjeru par to, ka pieņemtais darba grupas lēmums par terapeitiskā pacienta apmaksu 115 latu nav piemērojams dzīvē. Šobrīd katram pacientam samazināt ārstēšanas resursus no 115 līdz 140 latiem. Jāsaka paldies ministras kundzei par to, ka viņi ieradās, un šī saruna kopēja bija gan ar Kurzemes slimnīcām, gan pašvaldībām. Nu jā, bet mums atbildes uz jautājumu, kā tad būs, kāds būs šis ministrijas piedāvājums, šobrīd nav. Otrdien ar darba grupu priekšlikumiem pie ministru prezidenta Valda Dombrovska griezīsies veselības aizsardzības ministre, bet vairāk par kurzemnieku viedokli dzirdēsiet nākamajā Ventspils ziņu izlaidumā pirmdien. Pie jūras zonās pēdējo nedēļu laikā konstatēta biezākā sniega sega Latvijā, un Ventspilī strauji kūstot kupenām atsevišķos pilsētas rajonos šorīt radusies ārkārtas situācija. Ēkās ieplūst ledus augsts ūdens, jo nefunkcionē aizsalusī meliorācijas sistēma. Šobrīd Ventspilī mobilizēti visi iespējamie dienesti. Labdien! Labdien! Mums ir ūdens istabā, mums vajadzētu glābšanas dienestu, kaut ko tam līdzīgu, ugunsdzēsējs, vienalga ko. Kāda adresīte jums ir? Tilta 22 Ventspils. Šorīt ugunsdzēsības glābšanas dienesta Ventspils nodaļa, komunālie dienesti un pilsētas domes karstais telefons saņēma desmitiem pieteikumu no privātmājām par noplūdušām ēkām un pagrabiem. Vai mans kaķis nabadzīši? Kur nu ir kaķis? Šorīt pirms kāds minūtes pirms 8 es pamanīju, ka virtuvē sāk nākt ūdens, tad es visu, kur ir elektrība, pārvilku uz sausāku vietu, bet ir jau arī istabas aplūduši. Tad piezvanīju ugunsdzēsējiem, piezvanīju ūdekai, ļoti operatīvi atbrauc gan ugunsdzēsēji, gan ūdeku. Ugunsdzēsēji teica, ka ir jāiztīra grāvji, tagad ūdeka ar komunālo pārvaldi lēmj par to, ka tīrīšot grāvis ar ekskavatoru. Ūdeka ir atbraukusi un sūknē. Vienkārši tas ir viss tāpēc, ka visi grāvi, sniegs ir bezgala daudz, nokrišņi bezgala daudz, un šitā ir laikam viszemākā vieta. No rīta piecēlās bija ūdens istabā, izkāpām no gultām, uzreiz bija jau slapš, uzreiz ķērām malku, visu kaut ko, lai varētu pacelt augšā gultas, galdus, visus kontaktus izrāvām. Tad ledskaps ir, kā var redzēt, pacelts. Izbraucot notikuma vietā, konstatēts, ka vēl nesenās zemās temperatūras dēļ aizsaluša grāvji, kuros sašķūrēts sniegs. Tādēļ caurteku attīrīšana var vēl turpināties vairākas dienas. Stāsts ir drausmīgs. Kāp no gultas ārā 10 cm kājas iekrīt augsta ūdeni. Viss pārējais istabs ir pārplūduši, nezinu, kā var dzīvot tālāk. Jums tā, es pieņemu, ka nav pirmā reize? Nē, tāda nav pirmā reize. Kausiniekam izvānīts vairāk kārtīgi. Puriņš, tas gan pats
lāpes ņēmu un raku un darīju un līdzēju. Par iestādēm paldies, atsaucība bija tiešām ļoti liela, jo stundas laikā, ugunsdzēsēji pat bija, man liekas, pusstundas laikā klāt, jo viņi teica, ka nav jēgas sūknēt kaut ko no sēdes, kaut ko šeit, jo nāks klāt, un viņiem ir taisnība, jo, ja ir augšā, apkārt visi tie apveda grāvi, kas, te ir ap māju, kur gruntsūdens paliek, viņi visi ir pilni ar ūdeni, un no turienes jau nāk iekšā tas ūdens mājā. Situācija diezgan traģiska, tiešām ir traģiski, ir vairākas ielas, jo vienlaicīgi notiek tagad gan sniega kušana, gan lietas, kas naktī nolīja, un tas nokrišņu daudzums ir ļoti liels. Ja apskatās vidumgrāvī, tā vidumgrāvī tas līmenis apmēram 50-60 cm cēlies, atsevišķos grāvīs pat vēl vairāk ir. Un, protams, iemesls tas, ka ledus ir, un uz lēda tagad ūdens tiek virsū, un tā noteikti ir bremzēt. Protams, arī privātmāju rajonos tāda pat situācija, ka aizsaluši grāvi, kuri sagās sniegs, bet atsevišķam caurtekam vienkārši naturāli ir nobloķēts atsevišķas vietas, un tas ūdens netiek tālāk. Un tad tā situācija ir tiešām dramatiska, jo vairāk pilsētas rajoni aptverti ir gan Pļavas iela, gan Sabils, gan Amulas iela, un pārventā tilti, Kaļķi, ezeri, Blaumaņi, vispār tās ielas nenosaukt ļoti daudz. Kopā mums apmēram ir kaut kādas 30 ielas, kas pieteikumi ir. Šobrīd Ventā un Vidumupītē, kas savāc ūdeni no grāviem un ir galvenā pilsētas meliorācijas sistēma, ir krietni pacēlēs ūdens līmenis. Tādēļ ūdens noplūst mazākajās notecēs privāta apbūves rajonos. Mēģināsim tikt galā. Pagaidām aizsaluši grāvi, aizsnieguši un ūdens neiet projām. Grāvi nodambē. Vaina ir tāda, ka notiek grāvi nav iztīrīt, un tagad taisīja ielas remontu. Viss, kas ir ūdeņi no stacijas iela, no šito te Ozoliela, visi palaistu šito pusi, tanī pusē grāvs nav, kur ir mašīna apstādināt. Tur grāvs nav, ko Inesei arī pelda. Viss tie grāvi cietu. Es ļoti ceru, šī gada vasarā būs ūdensaimniecības attīstības projekta ietveros, būs rekonstrukcija. Tad jau es ceru, ka tad varbūt kā arī viss tiks atrists. Vismaz lielākā daļa, vai liecūdens kanalizācija te būs, vai arī grāvi tiks lielāki un notec uztaisīt pareizi. Es ceru, ka pēc tam tāda problēmas tādas nebūs. Esošais caurteks visi normāliem kritumiem, normāli grāvi, bet vienkārši tie grāvi pilni pašlaik ar sniegu un ledu ir. Kā es teicu, tas sniega biezums, kas pusmetrs uzkrita apmēram, tas sniegs, tas tagad grāvjās, nonācis. Un viss, kas attīri iebrauktos, iemētu grāvu sniegā, lai netraucētu, un tas tie grāvi nodambēt naturāli. Vienkārši nodambēt grāvu, un tagad jāizroka sniegs laukā viss. Un pilsētai maģistrālē grāvu 30 km, kas ir pašvaldības aprūpē, un tie grāvi tiek arī tīrīti. Privātie rajonos grāvi, tad mēram 150 km, kas ir, un šie grāvi ir, šo grāvu tīrīšana, tas ir piekļuvušo teritoriju uzturēšana pēc labiešu noteikumiem. Bet, saprotu situāciju, protams, ka mēs ejam un tagad tīram tos grāvus, bet, protams, arī cilvēkiem viņam lāpus nepatīra tie grāvi. Ventspils pirmā pamatskola līdzīgu situāciju piedzīvoja jau 1. septembrī, kad mācību gada pirmajā dienā Ventspilī nolīja rekordliels nokrišņu daudzums. Mānu? Jā. Kur te ir gaisa? Gaisam šeit. Kur te tek? Skola ir ūdenī, iekļūt skolā ir grūti. Rudenī bija 1. septembrī pār pa ceļiem lietas ūdens sakrājies. Šobrīd varbūt tik daudz nav, bet mēs gaidām, ka kusīs vēl. Kritiskākajās Ventspils plūdu vietā šobrīd koncentrēta visu dienestu tehnika. Palīdzība lūgt arī privātiem uzņēmumiem. Varat uz to galu arī atbraukt. Tiltilpu. Mums istabā ūdens vienkārši ir. Man nevar, jūs jāpapat dzīvo. Mums visur ir ūdens. Skaidrs. Mēs vienkārši vajadzētu kādu no... Šī vieta cieta. Kā 300 metru prom līdz turien un viss zem zemi. Izskatās, ka pieprasījums pēc gumijas zābakiem šodien varētu būt ļoti liels. Visas dienas garumā Ventspilī turpinās ielu un noteces aku atbrīvošana no sniega, bet caurteces tiek sildīts ar karstu tvaiku. Šā gada Latvijas Eirovīzijas nacionālās atlases fināls daudziem paliks atmiņā ar vairākiem skandāliem. Ar Elizabetes Zagorskas pirotehnikas šova aizliegumu un pasākumu vadītāju pārteikšanos, nosaucot superfināla rezultātus, vēl nekas nav beidzies. Pēc superfināla grupas Mad Showboys izpildītās dziesmas Music Thief autors Garijs Poļskis 19. februārī iesniedza sūdzību par Eirodziesmas 2012 balsojumu. Šī sūdzība pēc tam nonāca arī plašsaziņas līdzekļos. Viņa galvenās pretenzijas ir saistītas ar žūriju, kas it kā ir bijusi nekompetente un tās lēmumu ietekmējušas citas personas, kā arī no žūrijas locekļiem izskanējuši apvainojumi dziesmu
dziesmas plaģiātismā. Tāpat Garijs Poļskis norādījis uz nepilnībām žūrijas locekļu atlasē. 21. februārī Latvijas televīzija nāca klajā ar atbildes paziņojumu, norādot, ka Latvijas televīzijas rīcībā nav informācija par to, ka kāds būtu mēģinājis ietekmēt žūrijas lēmumu. Ziņojumā skaidrots, ka ņemot vērā, ka katrs žūrijas loceklis konkursa dziesmas vērtē individuāli, dziesmas vērtējumu apliecinot ar parakstu, Latvijas televīzijai nav pamata apšaubīt žūrijas balsošanas rezultātus un iejaukties tās kompetencē. Ekspertu komisija ir neatkarīga un autonoma. Dziesmas Music Thief autors savā pretenzijā lūdzas norādīt arī balsojuma autentiskumu un patiesumu, uz ko Latvijas televīzija atbild, ka informācija par balsošanas norisi skatītājiem tika sniegta no balsošanas uzraudzības komisijas telpām, kur tiem varēja sekot līdzi nepastarpināti. Tādēļ pasludinātie rezultāti ir autentiski. Latvijas nacionālās atlases pusfināla, fināla un superfināla rezultāti jebkuram interesantam ir pieejami oficiālajā mājaslapā eirovīzija.lv, kā arī citos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt Eirovīzijas nacionālās atlases veidotāji oficiāli atvainojās arī Samantai Tīnai un Dāvidam Kalandijai par pasākumu vadītāju Valteru Frīdenbergu pārteikšanos superfinālā. Šo pirmdienu Samantas Tīnas producents Juris Millers nāca klajā ar paziņojumu, ka plāno no televīzijas pieprasīt morālo kompensāciju. Bet tagad par Eirovīziju daudz pozitīvākā skatījumā. Pirms pasākuma tika organizēta prognožu spēle, kurā uzvarēja Ventspils augstskolas students Elvijas Ikša. Viņa prognoze par Eirodziesmas nacionālās atlases rezultātiem bija visprecīzākā, un balvā viņš ieguva 1000 ventu. Balvu jaunietim pasniedza Ventspils domas priekšsēdētāja vietnieks Tidzis Ošinieks. Ventspils virtuālā vēstniecība organizēja akciju, kuras dalībniekiem bija uzdevums atminēt Eirodziesmas Latvijas nacionālās atlases pirmo 3 vietu ieguvējus. Precīzi prognozēt rezultātus neizdevās nevienam, bet vistuvāk patiesībai bija Elvija Ikšas minējumi. Šis bija vienīgais mazs saziņas līdzeklis, kurā varēja prognozēt Eirovīzijas rezultāts. Un kā izrādās, Elvis Ikša ir bijis vistuvāk patiesībai, jo es tā saprotu, ka pa pirmo vietu tu viņu neesi ielicis, ja, bet tu esi noprognozējis viņu kā otrās vietas ieguvējis. Ja. Bet vienalga, tātad tu esi vistuvāk bijis patiesībai. Un kā balvā, kā mēs esam jau iepriekš solījuši, tu saņem mūsu cieto valūtu, konvertējumu valūtu Latvos pagaidām. Tie ir 1000 venti, ar ko es tev arī apsveicu un mīļi aicinu izmantot un atprečot viņus Ventspilī. Noteikti. Apsveic tev. Paldies. Turies. Jā, paldies. Elvijas Ventspils valūtu neplāno krāt. Viņš to nolēmis kopā ar draugiem tērēt. Arī foršajā mājaslapā visitventspils.com. Tur ir ļoti laba sadaļa, kuru visi var redzēt, kāds arī atlaids. Ar ventiem var izmantot. Un, jā, es domāju, ka šī būs lieliski iespēja izmantot šos 1000 ventus. Tā kā, jā, esmu priecīgs par šo iespēju. Akcijas absolūtajiem uzvarētājām būtu piešķirti 5000 ventu. Bet tā kā Elvijam izdevās atminēt līderu trijotni, tomēr nepareizā vietu secībā, tad jaunietis tika pie 1000 ventiem. Pavisam spēlē piedalījās 400 cilvēki. Šādu veidu akciju mēs pirmo reizi veicām, un mums ir doma, ka mēs arī uz dažādiem citiem pasākumiem varētu šādu prognožu spēli visitventspils.com piedāvāt. Šobrīd apritē ir 8 600 000 ventu. Pirmajā vietā ventu realizācijā ir Olimpiskais centrs Ventspils. Sākotnēji līderos bija Ventspils piedzīvojuma parks, bet sākoties aktīvai slēpošanas sezonai, visvairāk apmeklētāju ventus norēķinoties izmantoja apmeklējot slēpošanas kalnu. Ventspils valūtas popularitāte aug. Ļoti liela atsaucība pēc ventiem bija turisma izstādē Baltūra Rīgā, kur mēs strādājām 3 dienas aizpagājušās nedēļas nogalē. Un izstādes laikā vairāk arī kā 400 cilvēku vēlējās reģistrēties virtuālajā vēstniecībā, vairāk kā 200 ventus izņēma uzreiz uz vietas, un pārējie apmēram arī 200 cilvēki teica, ka nē, mēs ventus izņemsim tad, kad mēs atbrauksim uz Ventspilu un vēl veiksim kādas citas darbības. Ventspils nenoliedzami ir pilsēta ar rītdienu. Ventspilniekiem ir plašas sportošanas, kultūras un citas atpūtas vietas, bet vairāku gadu garumā tieši jaunieši ir tā Ventspils iedzīvotāja daļa, kas vienmēr uzsvērusi, ka pilsētā nav kur baudīt nakts dzīvi. Nepieciešamība pēc augstas kvalitātes klubiem Ventspilī šogad atrisinājusies dubultā. Sākoties jaunajam gadam atvērti 2 jauni klubi. Šodien piedāvājam ieskatu vienā no tiem.
Klubi uzsākoties jaunajam gadam Ventspilī uzradušies kā sēnes pēc lietus. Nesen savu darbību pilsētā uzsākuši 2 naktsklubi – Kiss Club pilsētas centrā un Diva Club teātra namā Jūras vārti. Pilsētas pašvaldība pozitīvi vērtē to, ka situācija ar klubiem, pēc kuriem vairākus gadus bijis pieprasījums, ir atrisinājusies. Iedzīvotāju aptaujas, ko mēs veicam jau vairāk kā 10 gadus, ir šo problēmu bija definējuši, ka jaunieši saka, ka nav kur atpūsties labā līmenī, droši, un tam līdzīgi. Un līdz ar to mēs pašvaldība to apzinājāmies kā vienu no saviem tādiem nepadarītajiem darbiem. Doma centās iesaistīties un risināt situāciju. Pašvaldības iestāde Ventspils kultūras centrs, kas ir teātra nama Jūras vārta saimnieki, vēlējās iegūt līdzfinansētāju, kas sadarbībā ar pašvaldību būtu gatavs investēt naudu un šeit veidot klubu. 2008. gadā šāds partneris tika atrasts. Tas bija Rīgas naktsklubs Essential, ar kuriem jau tika noslēgts pat līgums. Viņi arī līdzdarbojās pie projekta, paša tehniskā projekta sagatavošanas un likās, ka viss ir labi, bet, kā mēs zinām, tad 8. gada beigās uznāca krīze, un tā ienes arī zināmas korekcijas, un Essential Club atteicās no šīs iespējas, un līdz ar to naktsklubs netika jau atklāts. Vadoties pēc pārliecības, ka krīze tomēr kaut kad beigsies, doma nepadevās un turpināja meklēt partneri. Viens no interesantiem bija somis Harry Kiltunens, kurš personīgi sazinājās ar Aldi Ābeli un bija apņēmības pilns atvērt Ventspilī klubu. Gada laikā tas arī viņam izdevās un tika atvērts Diva Club. Kluba īpašniekam Kari Enzio Hiltonenam ir šāds pats klubs Kurasārē, Igaunijā. Un tas arī atrodas jūras krastā. Arī tas klubs bija kādreiz kultūras nams. Un, respektīvi, šī ir tāda pati vieta pie jūras, kur ir kultūras nams un, principā, vienīgā vieta Ventspilī, kur reāli varēja uztaisīt nakts klubu. Man šķiet, ka tur arī vajadzēja ne tikai naudu, bet arī dvēseli ieguldīt. Arī bija gatavs ieguldīt arī dvēseli, tāpēc arī viņam tas izdevās. Klubam ir 2 stāvi un plaša deju zāle. Direktors uzskata, ka kluba atrašanās vieta ārpus pilsētas centra nav uzskatāms par mīnusu, bet gan par plusu. Tas ir nostāk no pārējām vietām, un, respektīvi, ja cilvēks reiz ir līdz šeit ticis līdz mums, tad viņš te arī paliek. Publika var būt visādi, bet, ja tu viņu uzķer, ja tu saproti, ko viņai vajag, tad, principā, nebūtu nekāda problēma arī Ventspils publiku iekustināt. Kas Ventspilniekam būtu vajadzīgs? Atpūt labi. Drošība, kvalitāte. Principā tas arī viss. Pirmkārt, jābūt ir kompānijai, otram kārtam jābūt draugiem. Un ar draugiem, ja tev ir draugi, tu vari iet jebkur un jebkurā vietā, un tev būs jautri. Tas nav atkarīgs ne no vietas, ne no kurienes. Ja? Tā kā es nezinu, varbūt šī ir viena vieta, kur visiem patīk, un tāpēc mēs arī nākam. Godīgi sakot, ne pēc kādiem kriterijiem, tā īstenībā tā, kur sirds velk, ja? Bet ja es esmu iepazinusi kaut kādu klubiņu, un man tur kaut kas īstenībā ir iekrīst sirsniņā, es domāju, ka vienmēr es izvēlēšos tieši šo klubiņu. Klubs aicina pie sevis dažādus viesdīdžejus, kas pulcē uz deju grīdas arī ballēties gribētājus no citām Latvijas pilsētām. Ventspilī ir tāda lieta, kas skatās, piemēram, tur jaunieši vairāk, tur vecāki cilvēki, kur var iet. Ja jaunieši, tad man jāsaka, tas būs Easy un Kiss, ja? Un tādi pēc 25-30, tas būs, man liekas, Klondike un Diva Lounge. Pilsētas centrā atvērties arī jaunais Kiss Club, kas ir konkurents Diva Club. Veselīga konkurence vienmēr es esmu atbalstījis, un principā mēs neesam tā kā konkurenti, mēs esam tā kā draugi, mēs darām vienu lietu. Un tas jau tikai ir labi, kad ir vairāk iespējas atpūsties. Teiksim, tas, kas nav šodien pie mums, tas varbūt ir citur. Un es domāju, ka tas tikai apsveicam. No tā iegūst tikai pilsēta, no tā iegūst mūsu jaunieši, kuriem parādās izvēles iespēja, radās pozitīva konkurence, kad ir iespējas viņiem tā teikt neatslāpt, negulēt uz lauriem, bet tiešām izdomāt kaut ko jaunu, mēģināt šos klientus piesaistīt, celt savu pakalpojumu kvalitāti. Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Un arī, cik es esmu runājis ar jauniešiem, viņi saka, ka tas ir labi. Tā, ka var, 2-3 stundas pavadīt vienā klubā, pēc tam aiziet uz otru. Nākamajā ziņu izlaidumā Kurzemes televīzija piedāvās ieskatu jaunatklātajā Kiss Club.
Karsējmeiteņu kultūra Amerikā ir ļoti augsta attīstīta, un arī Latvijā šī tendence kļūst arvien populārāka. Vienas no celmlauzēm ir basketbola kluba Ventspils karsējmeitenes, kuras jau 2. gadu pēc kārtas ir izcīnījušas uzvaru karsējmeiteņu čempionātā. Basketbola kluba Ventspils karsējmeitenes pazīst jebkurš basketbola fans, ne tikai Ventspilī, bet arī visā Latvijā. Aizvadītajā gadā, piedaloties Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēlē Jelgavā, meitenes treneris Lauras Ozols vadībā ieguva karsējmeiteņu čempionu titulu. Šogad viņas devās savu titulu aizstāvēt. Trenere Laura Ozola strādā karsējmeitenēm 2. gadu. Tas viņai bija īsts izaicinājums. Īstenībā tas arī ir tas, ko es vienmēr esmu gribējusi, jo aerobiku vienu vadīt man vienmēr ir bijis par maz. Gan sen agrāk, kad dzīvoju vēl Rīgā, gan arī šeit es jūtu, ka man ir vajadzīgs kaut kas vēl bišķiņ, adrenalīns vairāks. Laurai Ozolai īsā laika periodā izdevās karsējmeiteņu dejas Ventspilī izveidot par prestižu pasākumu, kaut gan sākumā bija grūti. Es domāju, ka tas bija kaut kāds liktenis vai kas vienkārši meitenes atveda pie manīm, jo uz konkursu pagājušajā gadā ieradās pavisam maz, ne pagājušajā gadā, bet pirmajā konkursā, kad bija ieradās pavisam maz meitenes un cerība bija nekāda. Bet pakāpeniski trenējoties, nāca meitenes klāt, es pat nezinu no kurienes un kā, vai tā bija tā saucamā Ventspils klusais telefons, kas aizgāja tautās. Es dejošu visu mūžu, bet, karsējmeitene, es domāju, visu mūžu nebūšu. Bet, jā, dejot man ļoti patīk. Dejoju diezgan ilgi jau. Laura smējas, ka pirmajā karsējmeiteņu čempionātā karsējas bijušas kā pelnušķītis. Biklas lauku meitenes, kas ieradušās, lai sacenstos ar Rīgas un citu pilsētu basketbola komandu karsējmeitenēm. Uzvara pirmajā čempionātā ļāva meitenēm iegūt pārliecību par saviem spēkiem. Mums tas likās tāds kāpiens kalnā. Un, protams, ka cerējām, sportists nekad tā kā, nevēlas zaudēt, vienmēr gribas vinnēt, bet, nezinām, kāds izvērstīsies, un līdz ar to tas prieks par uzvaru bija, neaprakstāms. Šogad, protams, bija vēl grūtāk, jo tā latiņa bija pacelta, un varēja redzēt, ka visas komandas ir uzlabojuši savus sniegumus, akrobātiku un dejot prasmi, muzikālo izvēli, horeogrāfiju. Un, protams, ka bija bailes, lai gan meitenēm teica, ka bailes ir jāatbrīvo, tas traucē uzvarēt. Bet bija bailes, bet jāatzīst, es ticēju, es zināju, ka mēs uzvarēsim. Es ticēju savām meitenēm, ka viņas izdarīs visu labi, jo viņas vienmēr visu ir izdarījušas labi. Un līdz ar to gandarījums par šo uzvaru ir, jāsaka, 2 tik, jo jau mēs zinājām, ko mēs gribam, un mēs ieguvām to, ko mēs gribējām. Šogad ir nedaudz pamainījies sastāvs, bet mēs pierādījām to, ka mēs varam to laktiņu noturēt, kur mēs uzcēlām pagājušajā gadā. No malas karsējmeiteņu darbs izskatās viegls. Visu laiku jāsmaida un jādejo. Patiesībā aiz šiem smaidiem slēpjas smags darbs treniņos. Turklāt jāprot uzmundrināt publiku arī brīžos, kad komandai uz laukuma neveicas. Aizstāvēt čempionu titulu meitenes devās uz zvaigžņu spēli Daugavpilī. Trenere Laura savām audzēknēm ticēja, un otrā uzvara deva dubultu gandarījumu. Cik daudz bija jāsvīst, lai nonāktu līdz šai otrajai uzvarai? Tas bija smagi, jo meitenes strādāja ļoti intensīvi un smagi. Bija stress, bija asaras, bija konflikti, bet to visu mēs mācījām atrisināt, jo mēs visi zinājām, ka tas ir tikai no šīm bailēm, no šī stresa, no šīs absolūti spēcīgās vēlmes uzvarēt. Viņa īstenībā ir ļoti daudzpusīga persona, jo viņa ir gan kā ļoti stingra trenere, gan arī kā mūsu labākā draudzene un kā otra mamma, jo jebkurā brīdī mēs varēsim viņai piezvanīt, ja būs grūti. Grūtākais ir varbūt mūsu iespaidīgie triki, protams, jo tie ir grūti izpildām un arī bailīgi un var arī visādas traumas gūt. Pateicoties Laurai, basketbola kluba Ventspils karsējmeitenes kļuva par pirmajām Latvijā, kas savos priekšnesumos sāk iekļaut akrobātiku. Tieši šīs metodes trenerei ir ļoti labi zināmas, jo viņa par to rakstījusi pat bakalaura un maģistra darbu. Laura ievērojas, ka arī citas karsējmeiteņu komandas sākušas šos paņēmienus izmantot savos priekšnesumos, un tas viņai rada gandarījumu.
Bet ko saka paši basketbola kluba Ventspils spēlētāji par savām karsēm meitenēm? Viņi noskatījās mūsu priekšnesums, ko mēs, protams, autobusā ļoti cītīgi palēninājumā skatījāmies. Un varēja saprast, ka viņiem patīk. Un, protams, pašā zvaigžņu spēlē. Taču bija šis moments, ka mūsu spēlētāji gandrīz vai krekls vilka nost un piecēlās kājās un aplaudēja. Cilvēki mums ir teikuši, ko spēlētāji ir varbūt runājuši savā starpā, un tie ir tikai bijuši patīkami komentāri. Meitenes pie sasniegtā neapstāsies un aicina pamēģināt savus spēkus karsēju meiteņu komandā jaunus dalībniekus, arī puišus, jo nākamgad būs jāizcīna jau 3. čempionu tituls. Ventspils slēpošanas kalnā aizvadītas sezonā lielākās snowboarda un freestyle sacensības. Varētu arī teikt, paspēja pēdējā brīdī, jo laika apstākļi mainās un ir jau iestājies atkusnis. Vairāk nekā 100 sportisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sacentās par Aivara Lemberga balvām un čempionu tituliem. Šodien Lemberga hūta tiek slēgta, lai varētu saglabāt kvalitatīvu slēpošanas kalnu virsmu līdz nākamajam salam. Latvijas kausa izcīņas snowboardā un freestylā Ride in Baltica 4. etaps šāda līmeņa sacensības Ventspilī notika pirmo reizi. Dalībnieku bijis negaidīti daudz. Līmenis ļoti augsts. Es domāju, tūlīt pat sāksies fināli un ir tiešām visi vadošie braucēji, kas ceļo no vienas pieturas uz otru. Un būs ļoti traki, kas jau konkurē ar Eiropas braucējiem. Diezgan labi iet. Laiks varbūt nav tas labākais, kā jau Ventspilī vējš ir, bet ir labi. Jā, diezgan normāli, bet varēja būt labāk. Arī vējš neslīd, prasās labāk. Īpaši Latvijas kausa izcīņai tika konstruēts snowparks. Bez izcīnītajiem kausiem uzvarētāji tika arī pie naudas balvām no Aivara Lemberga. Balvu fondā 1500 latu. Šobrīd pēc labāko speciālistu vērtējuma šī snowboard freestyle trase ir starp 3 Baltijas valstīm labākā. Tā kā no nulles mēs esam uztaisījuši labākos. Šīs sacensības arī viņi saka, esot visprestižākās, ka tur citos Baltijas kausa posmos piedaloties ap 40-50 braucēji, te 100. Jā. Un es domāju, nākošais būs vēl vairāk, jo trase esot ļoti labi organizētas sacensības. Un, zināt, kā viena lieta ir reklāma pa televizoru vai internetā, cita lieta, kad paši braucēji saka, Ventspils ir labi. Latviešu sportisti kļuva par čempioniem 6 no 7 disciplīnām. Mūsējiem arī labākie triki. Nedēļas nogalē sporta centrā Kleiste notika Latvijas Jātnieku federācijas ziemas čempionāta 2. posma sacensības. Sestdien, 18. februārī, tika aizvadīti starti konkūrā 6 maršrutos. Ventspilniece Kate Prīzdeva ar zirdziņu Lēdija veicu augstumu 100 centimetros un kopvērtējumā ieguva 2. vietu. Izmaiņas notikušas arī sacensību nolikumā, apvienot juniori un jaunākie jātnieki līdz 21 gadu vecumam. Tāpēc šajā spēcīgākajā konkurencē arī ar zirgu Lēdija Kate izcīnīja augsto 3. vietu kopvērtējumā, veicot arī 110 cm augstus šķēršļus. Savukārt Galinda Egendorfa šobrīd ierindojusies 3. vietā ziemas čempionāta kopvērtējumā. Ziemas čempionāta 3. posms aizvadīts tiks martā. Ziņu pusstundā viss. Paldies, ka mūs skatījāties. Uz tikšanos!